Mani sauc Ieva Vavilova. Es esmu Tukuma novada sociālā dienesta sociālais darbinieks. Strādāju grupu mājās visā novadā 3. Man tāda māju ir. Darbojos brīvprātīgi kā Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāji, kur mēs kopā ar pagasta cilvēkiem risinām dažādas pagasta aktuālas lietas un mēģinām stiprināt kopienu un pagasta iedzīvotājus sasaistam kopā. Es esmu pēc profesijas sociālais darbinieks, sociālais pedagogs. Lielākā mana darbības joma dzīvē ilgākā ir bijusi ar personām ar īpašām vajadzībām. Tas ir ar garīgu raksturu traucējumiem un ar dažādiem attīstības traucējumiem. Pirms pāris gadiem es atnācu šeit dzīvot uz laukiem pirms 4 gadiem, un man bija ļoti svarīgi būt savējam tajā savā kopienā, un es gribēju iesaistīties kaut kādos darbos un pieteicos tajā padomē, ka es varētu būt kā biedrs, un man ievēlēja par priekšsēdētāju. Un tā es esmu, bet man ir lieliska komanda, vienkārši fantastiska komanda, ar ko kopā mēs darām visādas dullas un netik dullas lietas. Un tas ir fantastiski, ka tā kopā var darboties tiešām. Priekš putniem konkrēti šai pagastā vienīgais, ko mēs esam nabaga stārķi savainojušos, kas bija nokritis pagasta centrā, aizveduši līdz rehabilitācijas centram, bet tā visi, ne visi, bet pagastā ļoti daudz zina, kad es esmu putnu vērotājs, ka es kaut ko par viņiem vairāk zinu, un ja kaut kas, tad viņi arī vēršās pie manis vai caur kādu vēršās pie manis. Man patīk, ja es varu padalīties savām zināšanām, un ja es tajā brīdī kaut ko nezinu, es zinu, ka man ir biedri biedrībā, kuriem es varu noteikti pajautāt zinošāk par mani, un es varu padalīties ar informāciju. Interesants gadījums bija kārtējā plēsēju putnu kalibrācijas seminārā, ka man uzrunāja viens no monitoringa vadītājiem Jānis Reihmans un prasīja par mani, kas es tāda esmu. Izrādās, mēs dzīvojam kaimiņos. Viņam ir māja, man pavisam netālu no manis, un kopā gredzenojot Niedru lījas, mums sākās saruna par pagastu, par pagasta attīstību, par dažādām iespējām, un šī ir tā reize, kad tā mūsu kopīgā putnu darīšana mūs saved kopā arī pagastā, jo Jānis arī iesaistījās mūsu pagasta konsultatīvās padomes sēdē un ar dažādām idejām, kā varētu uzlabot pagasta darbību, tajā iesaistot arī dažādas dabas vērtības. Šis ir tāds piemērs, kā putnošana saved kopā arī citādās sfērās. Es vienmēr esmu mīlējusi dabu, jau kā bērns man tēvs bija tāds īsts dabas mīlis, kur kopā mēs gājām dabā, viņš makšķerēja, gājām sēņot mežā, viņš dažādas lietas stāstīja man par dabu daudz. Man vienmēr daba ir patikusi kā tāda, bet es vienmēr neesmu atradusi nekad to īpašo, kas tai dabā man patīk, un tad tie putni bija tas, kas man visvairāk aizrauja. Protams, es priecājos arī par zvēriņiem, kukainīšiem, sēnēm un puķītēm, bet putni ir tas, pie kā es paliku visvairāk, jā. Līdz putnu vērošanai es nonācu 2017. gadā, kad mana draudzene mikoloģe Diana Meijera mani paņēma līdzi uz Lubānu putnu braucienā uz 2 dienām. Sākumā es domāju, ārprāts putnus 2 dienas, ko es tur darīšu, vai man tas interesēs vai nē. Ar to arī bija tas āķis lūpā. Jā, un kopš tā laika, laikam, rudenī jau es iestājos biedrībā. Sāku mācīties pirmos kursus, klātienē vēl biedrības telpās. Ar Diānu mēs bijām vienā draudzē Rīgā. Kad es dzīvoju vēl Jūrmalā, mēs Rīgā tikāmies draudzē. Viņi organizēja dažādas pārgājienas dabā, un tā mēs kopā sadraudzējāmies un kopā daudz laika pavadām dabā. Tagad mazāk sanāk, bet jā, kādreiz daudz. Sēnes ar putniem iet tik daudz kopā, ka mēs esam 2 draudzenes, viena ar sēnēm, viena ar putniem. Iet dabā, jebkurā gadījumā pirmās sēnes pamanīt pavasarī, ejot pirmos putnus klausīties, vienmēr ir prieks redzēt arī pirmās austrijas agrenes vai kas vēl tur tās pirmās sēnes košās. Putni jau ir tikai šos pēdējos 6 gadus es esmu ar putniem, bet sociālā jomā jau es esmu kopš bērnības. Es jau 18 gados mācījos savu profesiju augstskolā.
Bet putni ir mans hobijs, jā, tas ir tagad. Tagad tas ir laiks, ko es veltu sev. Tas ir tas, kā es sev uzlādēju brīvdienās, ja ir iespēja. Putnos. Man uzlādē būšana dabā kā tāda. Un man ļoti patīk tie agrie rīti. Es paņemu savu termo krūzi, saģērbjos mugursomu un binokli, fotoaparātu un dodos dabā. Un tad, protams, mostās pirmie putni, zvēri vēl uz laukiem kaut kur ganās. Tā migliņa, saulēkts, man tas visvairāk uzlādē. Putnošanā, vienīgi tas, ka kādreiz tu baigi sadomājies, kad ir brīvdiena, tu brauks putnos un pa lielam nekā tāda neredzi. Tas ir tāds vīliens bieži vien, jā. Putnot kopā arī forši. Es arī no tā neatsakos. Man ir daudz draugu. Mēs esam, īstenībā esot ornitoloģijas biedrībā, es esmu ar tik daudz foršiem cilvēkiem sapazinusies visu šo gadu laikā. Man ir ļoti mīļi draugi, kas ir kļuvuši tiešām draugi, ko es varu saukt par draugiem. Jā, un arī caur kursiem putnu es iepazinos gan ar Līgu Kandavā, kas man ir tiešām mīļi draudzene, gan ar Ēvu Jūrmalā. Ļoti, es visus nevaru nosaukt, protams, bet man ir ļoti daudz mīļi cilvēku ornitoloģijas biedrībā, jā. Bildēs, laivošanas, tās ir no Rīgas grupu pasākumiem Lubānā kopīgās. Tur mums parasti ir diezgan tāda aktīva programma ar laivošanām, supošanām un pārgājieniem. Tās ir intensīvas dienas, tā teikt. Foršas dienas, jā. Es esmu biedrībā jau 6 gadus. Un tas, kas bija pirmais, es iestājos mazajā Rīgas grupiņā. Viņi man pieņēma, jo es tajā laikā dzīvoju tuvu Rīgai. Un tad sākās tie kopējie braucieni, tādas ekskursijas un dažādi pasākumi, lekcijas. Bija ļoti interesanti, man tas ļoti ievilka, jo tā cilvēku dažādība un tā kopības sajūta un tās vienotās intereses, tas bija ļoti tā pozitīvi, tas bija forši, patīk pats sākumā jau. Un tad es domāju, ka labi, viens ir tas, kad es eju putnos un savam priekam, bet es domāju, ka es gribu būt kaut kā noderīga arī tai putnu dzīvei, visai tai zinātnei, cik es varu kā sociālais darbinieks. Un tad es pieteicos putnu uzskaitēs. Es pieteicos ligzdojušo putnu uzskaitē, to gan es daudz neizgāju dažādu iemeslu dēļ. Tas, pie kā es šobrīd esmu palikusi, ir plēsēju putnu uzskaites gan dienas, gan nakts. Tās seja jau vairākus gadus. Es aizbraucu apsakot vienu upīti Kandavas pusē, kur ir kādreiz bijis ūdens strasts, bet man kaut kā viņu nav gadījies vēl sastapt. Vēl es apsakoju dažādas plēsēju ligzdas, ko man palūdz zinātāji, kur viņas ir, lai varētu konstatēt, vai tur šogad kāds dzīvo, vai ir mazuļi. Pati reiz atradu vistu vanaga ligzdu ar 4 mazuļiem, un tad bija vesels piedzīvojums, kad Imants brauc šurp, un mēs kopā gredzenojām. Jā, zivjērgli mēs gredzenojām kādā pūrvā kopā ar Imantu. Un šogad man bija tā laime piedalīties niedrulīju gredzenošanas pasākumā kopā ar ornitologu Reihmani Jāni. Tas bija tāds interesants pasākums, jo es nevarēju iedomāties, kā tas būs, kādu mēs to niedrulīdu dabūsim, kā mēs sapratīsim, kur viņi ligzdo, bet jā, izdevās, jā, mēs atradām 2 ligzdas, vienā gan bija netipiski vēl tikai olas, kaut bija jābūt mazuļiem jau pēc laika, un otrā bija 2 mazuļi, jā, 2 mazuļi, ko apgredzenojām. Vai es pazīstu Latvijas putnus? Visus noteikti nē. Visus noteikti nē, un man ir daudz jāmācās, un to es saprotu, ka jau mazāk sanāk iet dabā, jo arī ātrāk aizmirstās. Ar balsu atpazīšanu arī man iet kā pa celmiem. Ir diezgan grūti, jo tas ir arī tas, kas ir jāatkārto nemitīgi un nemitīgi jāmācās. Tāpēc es jau eju kuro reizi kursos, putnu atpazīšanas kursos, arī tagad, jā. Jā, es ejot uzskaitēs uzreiz teicu, kad kā tas būs, ja es kādu balsi nepazīstu. Bet uzskaišu vadītāji atbildēja, ka arī tas, kad es pieskaitu tos putnus, kurus es jau pazīstu, ka tas arī ir rezultāts un arī tas ir labi.
ja arī kādu es vēl tur neatpazīstu vai kā. Man uzskaitas svarīgi ir veikt, lai būtu daļiņai tajā putnu pasaules aizstāvēšanā savā ziņā, kaut kādā izzināšanā, tajā, ka mēs uzzinām vairāk par tiem putniem un aptveram lielāku teritoriju, kas tiek apsekot, un dati kādi tiek iegūti, jā. Man ir prieks, kad es tai savā teritorijā, kur es eju uzskaitas, kas ir netālu no manas dzīves vietas, kad es izzinu to savu reģionu, un es jau apmēram jau spēju saprast, kur kas notiek, kā. Nu, es to esmu jau izpētījusi jau vairāk nekā es to būtu uzzinājusi, ja es neietu tais uzskaitēs. Jā, uzskaitas ir gan priekš manis, gan priekš zinātnes, jā. Jo es daudz ko iegūstu, esot tur, kaut vai sēžot tajās vairāk stundas uzskaitēs dienas plēsēju putnu skaitīšanā. Jā, tas ir tāds īpašs brīdis. Es tagad dzīvoju diezgan patālu no Rīgas. Nu, tas nav ļoti tālu, bet tas ir tālu, lai tiktos bieži. Un man tā putnošana ir mazliet pārvērtusies tāda individuālāk. Bet ejot vienai putnos, tas ir tas brīdis, kad es esmu ar sevi, jo man ir darbs ar cilvēkiem un es gribu klusumu, mieru. Un tā bauda ir tieši tas, kad man arī ir gribējuši nākt līdz kādreiz. Es saku, ka nē, tas ir laiks man pašai ar sevi, laiks dabā. Man tas ir vajadzīgs, lai es spētu atkal strādāt un atkal bīdīt nopietnas lietas darbā un tā. Izdevusies putnu diena. Un tas ir, kad kaut ko īpašu izdodas sastapt, vai ne tik īpašu, bet kaut ko tādu skaistu vai tuvu redzēt. Es neesmu urālpūcu redzējusi nekad, jo manā pusē viņas laikam nav. Vismaz nav gadījies vēl sastapt, ne dzirdēt neko, jā. To es gribētu redzēt. Skaista un balss skaista. Mans īpašais putns ir meža pūce, jā, šis putns ir kļuvis īpašs, kamēr es eju šai pūču uzskaitē, plēsīgo naktsputnu uzskaitē, jo, ja godīgi es tā īsti redzējusi meža pūci, man nemaz tā, kaut kur lidojumā pa ceļam ir gadījies, bet nekad, bet tā balstiņa, jā, kad tu sadzirdi to sākumā tādu klusoto ūjināšanu un tad viņas vēl sasaucās, un tad tu jau ar gadiem jau tu saproti, kurā stūrī tev kur kaut kas dzīvo un kā viņai tur klājās, un tad viņa pazūd kādā gadā, un tad es jau sāku satraukties, kas ar viņu noticis, vai tiešām viss ir labi, un to mežu izcērt, kur es veicu uzskaitu, un tad tas tā sāpīgi ir skatīties to, jo man tie putni kļuvuši mīļi, kamēr es tur eju. Bet tā man ir daudz mīļu putnu katru gadu. Es gaidu pirmo ķīvīti, es gaidu pirmās lakstīgals dziesmas, es gaidu vālodas ķērcienu pirmo. Mans ieteikums jaunajiem, iespējams tiem, kas sāk mācīties putnus, ir, ja tu kādu putnu redzi vai paspēj piefiksēt tās pazīmes vai nofotografēt, lai tu pirmais mēģini pats izpētīt to, kas tas varētu būt par putnu vai atpazīt, jo es atceros, ka man bija tāds niķis sākumā, kad es uzreiz zvanīju. Man daudz palīdzēja Imants Jakovļevs. Imants, kas tāds ir? Viņš paskaties, vai tu saproti, pamēģini atpazīt pati, kas tas ir, kāds tur dažādas tos jautājumus kontroli, un tad tu aizēji līdz tam, ka tu jau pati to saproti, kas tas ir beigās pa putnu, ka tāds mērķis, ja tu vairāk pats tur rocies pa tām noteicēju, pa pazīmēm un pa vispārējo, ka tu arī iemācies labāk. Man tā palika labāk galvā, pašai atrodot, pašai izpētot.